Strādājot ar cilvēkiem un arī ar sevi, mēs esam pamanījuši kādu ļoti dīvainu lietu. Lielākā daļa cilvēku patiesībā ļoti cenšas, lasa, pēta, mēģina runāties, iet terapijā. Taču mājās atkal un atkal notiek strīds par vienu un to pašu. Un mēs sapratām, mēs bieži nerīkojamies no tā, ka mēs jūtamies brīvi. Mēs rīkojamies no tā, ko esam iemācījušies. Kā mūsu vecāki mīlēja, kā klusēja, kā strīdējās. Mēs bieži nemaz nezinām, kur beidzas es un kur sākas mana pagātne. Mēs bieži domājam, tas esmu es, taču patiesībā tur ir vesela, sena, veca programma. Un mūsu darbs nav dot tev padomus. Mēs vienkārši cilvēkam palīdzam ieraudzīt, kas patiesībā vada viņu dzīvi. Un kad tu to ieraugi, Tev parādās izvēle. tas ir tas, kā mēs mācāmies klubiņā dzīvot mazāk no ieprogrammētā, vairāk no tā, kas esam mēs dzīvi.